tāpēc es sev pats neasociēju šiem jautājumiem. Un es viesim to ļauju saprast. Tāpēc visi parasti pie manis nāk. Nav tā kāpēc. Es pat īstenībā esmu domājis, vai ir kāds no cilvēkiem, kas ir sacījis, ka viņš pie manis studīt, tāpēc nenāks. Un es nezinu, mums tā ātrumā. Cilvēki nāk. Ir bijuši tā, ka viņi tur nenāk pie Domburu, vai viņi nenāk kaut citur, bet viņi nāk. Tāpēc, ka es jau ir tādu labvēlīgu attieksmi tā kā paužu. Bet labvēlīgā attieksme nenozīmē, ka man nav jāuzdot tie jautājumi, kas ir jāuzdod. Un tad, ko es savukārt savā intervijā daru, un to es esmu mācījies no cilvēkiem, kas intervijā ir ārpus Latvijas, un kas pat nav žurnālisti. Es reizēm atļaujos, ne katrā intervijā, es atļaujos padiskutēt ar cilvēku. Tādā ziņā, kad es viņam saku, jūs tā sakāt, bet es tā domāju. Un tāpēc viņam pasaka arī savu viedokli. Un tad viņš mums izvērš uz debati. Tā ir kā nav intervija. Bet es atļaujos to reizēm darīt, jo tā pavērš to sarunu interesantāku. Tā ļauj viņam argumentēt, un tā ļauj arī kādreiz klausītājiem palūkoties no citas skatu punktu. Nu, lūk, es nezinu, cik daudz, protams, baznīcas vidē, ja organizācijas vidē var atļauties tādā strīdīgajos jautājumos ieiet. Bet kaut kādu pavisam nelielu tādu, man jau šķiet, ka jebkura medija, arī kristīga medija uzdevums ir ļaut tai apvārsnim pabīdīties mazliet tālāk nekā tā organizācija to ļauj, tā kā dara savā priekšstatā. Es, protams, neesmu tas labākais piemērs. Es esmu savās organizācijās tik ļoti aizrunājies, ka man beigās izmet ārā. Bet kaut kādu tādu, bet saprātīgu. Tur, teikt tā, tur jūs paši jūtat. Ir jau tie strīdīgie jautājumi. Pieņemsim šobrīd. Kāpēc, pieņemsim, Amerikas kristieši atbalsta Trumpu? Un šķiet, ka, piemēram, arī Radio Marijas tādā auditorijā par šo var diskutēt.